Labi novēlējumi no draugiem un paziņām vienmēr uzmundrina. Reizēm arī svešinieku teiktais spēj uzmundrināt. Tomēr, ja nav ģimenes atbalsta, tad cīnīties par uzvaru ir īpaši grūti. Tāpēc par basketbola kluba Ventspils 6. spēlētāju varētu dēvēt arī basketbolistu ģimenes. Dienā, kad Kurzemes televīzija viesojās pie Zaķu ģimenes, tās galva Ronalds Zaķis devās uz vakara treniņu. Tā ģimenē ir ikdiena. Tā labi. Čau. Tā. Kā tev sauc? Un kā tev uzvārds? Ko? Nezinu. Nezini? A kā tev tēti sauc? Nezinu. Arī nepazīst savu tēti. Tev tēti nesauc Ronalds? Es nezinu. Kā tas ir, tu nezini? A kur tavs tētis tagad ir? Nezinu. Arī nezini. Viņš ir treniņā? Uzsākot sarunu ar Zaķu ģimenes meitenēm, lūdzām pakavēties atmiņās un atklāt pāri iepazīšanās stāstu. Nē, tā jau es zināju viņu, ka viņš spēlēja augstskolas komandā. Jā, un tad mēs tā sapazināmies tuvāk vienā beach partijā. Un tad sākām sarakstīties ar īziņām, un tad palēnām. Jā, un tad viņš jau pārvācās tos 3 mēnešus spēlēt uz Rīgu. Tad mēs sākām dzīvot kopā, un pēc tam es pārvācos dzīvot uz Ventspili. Tas rīdzinieks. Jā. Nav tā, tas Ventspils dzīves ritms, tāds pārāk mierīgs, nešķiet pēc Rīgas. Nē, ir, jā. Aizbrauc uz Rīgu, tā galva griežās, atbrauc, tā likās, ka Dievs viss tik kluss un mierīgi. Jā. Kāda ir basketbolista sievas ikdiena? Nu, teiksim, ko tu dari tam mazo meitiņu? Jā. Spēles dienā varbūt kaut kas mainās savādāk? Nē, īpaši nemainās. Es nezinu, tai katrai tai sievai savādāk. Es vēl arī strādāju. Jā, no rīta aizvedam pauzu dārziņu. Kādā dārziņā tu ej? Bitītē, jā? Un mēs ar Jūcīte apacīju nāmē. Rainers ar iet rūķītē, jā? Tie ir pauzu draugi. Tad no rīta kaut ko mājās padara, uztais ēst. Tad atnāk mājās, pēd, iet gulēt. Un tad vai ir treniņš vai spēle. Bet tāda, ka kaut kāda tur atšķirības starp spēles dienām un parasti dienu īpaši nav. Bet tā ir psiholoģiski, ka tu kaut kā mēģini palīdzēt noskaņoties, vai tas basketbols mājās netiek nests, vai kā ir? Nē, protams, ka tiek ir arī pārunātas daudzas lietas un tā. Bet nē, tā īpaši kaut kā nav. Viņš pats tikai, kad ir spēles diena, tad ir pirms spēles mūzika ir skaļāko. Laikam, lai sev uzlādētu. Ivita strādā Ventspils sporta skolās Pars par meitiņu treneri basketbolā. Tas gan nav pilnas slodzes darbs, un viņas sapnis ir pamēģināt spēkus kā sporta skolotāja uz pilnu slodzi. Ivita ir pabeigusi sporta akadēmiju, arī ar basketbolu jau no mazām dienām viņa ir uz tu. Kādus gadus 5 noteikti neesmu bumbu ņēmis rokās un spēlējis. Sporta akadēmiju pabeidza, pastāsti par kāpēc tāda izvēle? Tāda izvēle, tāpēc, kad es pati bērnībā spēlēju basketbolu. Es zinu, kāpēc vienmēr treneri, tad, kad viņi netika uz treniņiem, es biju tā, kas atbild tam, kad bija jāsadala visas komandas. Tāpēc, ka man arī man patīk ar bērniem strādāt. Es arī labprāt strādātu skolā par sporta skolotāju. Ļoti gribētu pamēģināt, jo es neesmu strādājusi tikai sporta skolās par treneri. Jā, un tāpēc arī izvēlējos, un es nenožēloju savu izvēli. Var droši teikt, ka basketbola viņas dzīvē ir īpaša nozīme. Ronalda dzīves biedri nav izlaidusi nevienu mājas spēli. Un tā, ja sanāk arī, tad, protams, uz Rīgu aizbrauktu, arī uz Valmieru. Jā, vēl arī uz BBL Final Four fināliem esmu bijusi 1 gadu. Jā, es cenšos. Cerams, ka tiks tagad FIBA Final Four. Tu varētu arī aizbraukt, atbalstīt. Pirms kāda laika Ronalds Zaķis guva traumu un nācās ilgu laiku nespēlēt. Es man teicu, ka tagad tu redzēsi, kā tu to gribi sev vīriet. Tas, kas tev sēž mājās, vai tas, kas tev brauc kaut kur
prom un nav, jo tad citreiz ātri saka, ka nepatīk, kad vienai pašai ir bērni un ko. Bet īstenībā, godīgi, man labāk patīk, kad aizbrauc, jo tos visiem teikusi, ka aizbrauc tām pāris dienām prom un tad atbrauc un tad ir atkal nav redzējušies un tā. Ir kaut kā savādāk, kad tu skaties basketbolu, teiksim, kādreiz, kad tu gāji vienkārši tāpat uz augstskolas spēlēm, kad tu stāstīji, vai tagad kā sieva? Jā, protams. Ir. Emocijas ir ņem virsroku un ir uztraukums. Negodīgi sakot, man paši arī ir uztraukums, arī jau tajā spēles dienā, nejot uz to spēli, jau bišķiņ tā kā vēders griežās un jā, gribās, lai viss sanāk, lai izdodas un lai komanda vinnē. Spēles laikā viņa dzird arī fanus. Reizēm gadās paskatīties arī uz fanu sektoru pusi. Es redzu, dzirdu. Dzirdēt jau ļoti labi var. Bungas, jā. Es redzēju, kad ir sektors. Ja es nemaldos A sektorā. Jā, kad visiem ir vai nu dzeltenas formas bijušo spēlētāji, vai šalles, vai krekli. Un bungas ir, jā. Nav tā, gribējies kādreiz lekt kājās un bļaut līdzi vai kaut kā tā skaļāk uzvesties? Es jau teikt, man liekas, uzvedos skaļi, vajag pārfilmēt rīt spēli. Jā, kaut kā šogad tās emocijas tādas ir, kad lec arī kājās un bļauj un priecājās. Un sevišķi, man liekas, tās bija tajā pret to Roandas spēli, ka Ronalds iemet to pēdējo metienu. Kad lēkā kādu minūti no vietas es priekiem. Nav bijis tā, ka pat apraudās no priekiem kādreiz? Vai no pārdzīvojumiem? Tieši basketbola dēļ? Nē, atceries, man saskarēja asars acīs tad, kad bija tā pirmā spēle šo sezonu, kad viņš uznāca laukumā pret Valmieru un kad visi skatītāji aplaudēja, tad bija tā, ka izskrēja kāda asara ārā. Es priekiem, ka tā ir. Atzīmēt katru uzvaru nav laika. Parasti atnāk mājās, tad ir noguris, emocionāli. Būs tev kūka, emocijas sit augstu vilni, sēž, vai nu priecājas, saka, vai pārgurs. Nekādas tādas svinības īpašās nav. Kas ir Ronalda mīļākais ēdiens? Tev kā sievai jāzina. Vistas fileja. Nopietni ar jebkādām piedevām rīsiem, makaroniem, kartupeļiem, ceptiem kartupeļiem. Jā, viņš tikai ēd vistas fileju. Ventspils nav liela pilsēta, un šeit ir viegli kļūt par atpazīstamu cilvēku. Īvita stāsta, ka cilvēku viņu reizēm atpazīst, bet savu ģimeni viņu par slavenībām neuzskata. Ventspilī varbūt tā arī ir, jo te jau vairāk, protams, cilvēki zina, pilsēta ir mazāka, bet jā, nezinu. Man tā nekad tas nav licies, ka tas tur tāds baigais kaut kāds, ka es esmu kruta vai ko. Tā ir. Ne, protams, ka zina cilvēku, un tad varbūt tur kādreiz vairāk kaut ko pajautā vai tur aprunājās, bet tā, ka tur tas būtu kaut kāds baigies notikums, tā nav. Nu, Rīgā tik daudz, nezinu, Rīgā varbūt tad, kad iet kopā, tad cilvēki atskatās, bet tad, kad viena, tad jau tā nav. Bet kāds Ronalds Zaķis ir nevis kā basketbolists, bet vienkārši kā tētis? Es nezinu, tas jau jāiet tā Paulai. Paulā? Viņa nenāks. Es domāju, ka viņš ir ļoti mīļš, bet tajā pašā laikā viņš arī ir dusmīgs. Nav tā, ka viņš atļaut Paulai tur darīt visu kaut ko. Viņš ir stingrs. Tētis ir stingrs, dusmīgs. Tad apgāzīs man teikt to. Nē, es nezinu. Es domāju, ka viņš ir labs tētis. Katram jau tas labs ir savādāks. Manā uzskatījumā viņš ir labs tētis. Tu droši vien arī draudzējies ar citu basketbolistu sievām, draudzenēm. Tā nav tāda sieva mafija, kā jums tur ir? Nē, īstenībā, ja godīgi tā runā, tad šī ir tā pirmā sezona, kad es draudzējos ar kādu viesspēlētāju sievu vai draudzeni, jo kaut kā iepriekšējos gados vai nebija tās sievas vai draudzenes. Un tad šitais gads tas pirmais, ar kuras sadraudzējusies esmu. Tā, mēs tā aizējam pārsvarā. Nav jau tā, ka tur visu laiku, tad, kad varbūt aizbrauc projām, tad mēs aizējam uz kādu kafēnīcu, parunājam. Interesanti, man patīk. Ar ko tas būtu? Ar Taudā Bernetī sievu un Džamaru Janga.
Un arī bija tā, ka Bojans spēlē ar viņu draudzeni. Tev svešu valodas arī var uzlabot. Jā, tas jau man tieši patīk. Sākumā man tā likās, cik Dievs, kā es tur runāšu un ko, bet tā bērnetī tāda sieva Maika teica, ka man ir ļoti laba angļu valoda, ka viņi visi saprot. Un arī, ja pieņemsim, es kaut ko nesaprotu, tad es pasaku, un viņi visu to izskaidro un pastāsta. Tā kā. Kā bērni arī savā starpā draudzējās? Jā, tikko Paulai bija dzimšanas diena, tā jau bija ciemos Abernetī meitiņa vecākā Ruta, jā. Tad jau Paula arī zina angļu valodā kaut ko. Paula, tu zini kaut ko angliski? Bye! Vai kā tev šķiet, vai Ronalds velta pietiekamu laiku, teiksim? Jā. Viņam izdodas? Jā, izdodas. Pietiekami. Tad, kad viņam arī ir brīvs, viņš vienmēr aizved uz dārziņu no rītiem, aizbrauc pakaļ. Tikai vēl nav sanācis no viena pasākuma dārziņa aiziet, jo parasti iekrīt vai nu treniņš vai kāda spēle. Un tad, jā. Bet jā, pietiekami. Es arī varu atstāt viņus abas divas un aizbraukt uz Rīgu uz vienu dienu vai vairākām. Un zinu, ka viņi tiks galā un viss būs kārtībā. Un arī labprātīgi paliek. Nav tā, ka māma. Ivita atklāja, ka mazā Paula mīl gan mammu, gan tēti vienādi. Bieži vien pienāk klāt un vienkārši pasaka: mammu, es tevi mīlu, un es mīlu arī tēti. Ģimene atpūšas dažādi, gan mājās, gan aizbraucot pie vecvecākiem, gan iesaistoties dažādās aktivitātēs. Ventspilī nedēļas nogalēs visi dodas vakariņot ārpus mājas. Bieži mēs arī ejam ēst uz, kad ir arī brīvdienu pusdienās vai sestdienās, svētdienās uz Skrodaru krogu, mums tur ļoti patīk. Nu jā, un tad arī mēs braucam, kad ir siltāks laiks uz kalnu, uz Lemberta hūti. Paulai tur ļoti patīk. Mašīnītēm pabraukāties. Ronaldam patīk ar traktoriņu parakti. Nu jā, un tā vēl ir tāda vieta. Nu, vasarā arī, protams, ir akvaparks ārējais. Baseins, jā. Nu arī akvaparks ziemā ir. Nē, baseins. Nu, bet vasarā, protams, katru dienu jau iet uz jūru, sauļoties. Nē, baseins. Baseins, jā. Un tā aizbraucam citreiz līdz Kuldīgai, jo tur dzīvo Ronaldu vecāki. Un tā, ka kaut kā tur īpaši, kaut kur sportot iet vai vingrot kopā, nu nē. Jā, aizējam uz akvaparku, jo Paulai ļoti patīk. Akvaparkā, bet nu tā. Kā Paulai basketbols? Viņa arī tiek ņemt uz visām spēlēm. Jā, viņa arī citreiz, kad Ronalds ir aizbraucis, tad arī jānāk uz manu treniņu, ir līdz pie meitenēm. Kaut ko jau saprot bišķiņ. Tu māki driblēt bumbu? Nemāki. Nu, nemāki. Aizsardzības stāju tu māki parādīt? Nu, parādi. Parādi mums aizsardzības stāju. Nerādīsi? Nē. A, tu pats spēlēsi basketbolu, pastāsti? Nē. Par nespēlēsi? A, kas tad tu būsi, kad izaugs liela? Treneris? Te jau tā kā mamma. Vai dejotāja, karsē meitene? Jā. Karsē meitene, jā, nu labi. Bet es kādreiz pavērojos arī karsē meitenes. Kā tev patīk? Jā, man ļoti patīk. Tikai žēl, ka Laura Ozola aizbrauc projām. Ļoti patīk. Viņa dejas, jā, un uznācieni. Kā ir basketbols? Nu, varbūt Ronalds stāstīs, viņi redz, ko tās karsē meitenes dara vai ne? Nezinu, neesmu prasījusi, jāpajautā. Varbūt, ka redzi. Ivita stāsta, ka nav īpaši domājis par to, ko viņu vēlētos redzēt Ronaldu pēc vairākiem gadiem. Galvenais, lai spēlē un dara to, kas viņam patīk. Saistot savu dzīvi ar Ronaldu, Ivita jau zināja, ka viņas dzīvesbiedram var nākt piedāvājumi arī no citiem klubiem, kas varbūt būs arī ārpus Latvijas robežām. Es esmu domājis, kāds būtu viņam jābrauc kaut kur ārpus Latvijas, ka tev tur nav īsti neviens draugs. Un tā man vienmēr viss saka, ko tu uztraucies, tu tur komunikābli, tur visiem sapazīsies, tad taču nebūs problēmas un tā, bet nu jā. Bet nu, es nezinu, tā ka baigi domāt, kaut ko domāt, grūti. Bet ja tagad, teiksim, viņš atnāk mājās, pasaka, nu viss, tagad jābrauc. Jābrauc, jā. Tu esi gatava, tu nedomā un brauc? Jā, protams. Sakravāt savas mantas, paules un braukt līdzi.